Viena no datorgrafikas priekšrocībām ir izveidot precīzus attēlus, un to tad arī šobrīd mēģināsim izdarīt. Uzzīmēsim ceļzīmi, dodiet ceļu. Vispirms tad jāpaņem fails jauns, tāds, un te viņš parāda, ka dod mums iespēju izvēlēties izmēru, 640 būs platums, 640 pikseli un augstums 400 pikseli, piemērots šobrīd speciāli nekādu nevajag. Uzlikšu papildus opcijas, te var izvēlēties vēl dažādas lietas, aizpildīt un jau piedāvā ar baltu krāsu aizpildīt. Var izvēlēties gan priekšplāna krāsu, gan fona krāsu, baltu un caurspīdīgi. Es gribēšu baltu, jo tā var labāk saredzēt, manuprāt, to, ko es zīmēju. Labi. Uzliksim tad baltu krāsu, un es uzlikšu jaunu slāni. No slāņu izvēlas, lai caurspīdīgu slāni, ceļzīme, būs man caurspīdīgs slānis. Labi. Lai varētu izmēģināt, kāda man tā ceļzīme būs, es paņemšu vienkārši no sākuma zīmoli un uzzīmēšu aptuveni, kādu to ceļzīmi es gribu. Tātad šādā izmērā, šāda varētu izskatīties tā ceļzīme. Lai precīzāk viņu uzzīmētu, es ņemšu ceļa rīku, kas ir pieejams, un to es izvēlos, bet to es zīmēšu jaunā slānī, lai pēc tam varētu vai dublēt, vai pārveidot kā jauns slānis. Nosauksim to arī tā pašā nosaukumā ceļzīme. Un es izveidošu tā, ka katrā stūrī 2 punktus izveidošu, tā lai varētu uzzīmēt arī nopaļotās malas šeit ceļzīmē. Tad nedaudz varbūt lielāku nekā ir oriģinālā tā mūsu sākotnējā ceļzīme. Viņš tā kā viņu apvilkt gandrīz. Un, lai savienotu atpakaļ, es piespiežu kontrolu taustiņu, viņš parāda tās 2 riņķus, piespiežot to uzklikšķinot ar peli, uzreiz parādās savienošanas un viņš savienās. Varētu uztaisīt nedaudz precīzāk, pielabot tās lietas, kur man nesanāca varbūt. Labi. Nu, un īstenībā jau šobrīd gandrīz ir gatavs. Tad varētu arī nedaudz paliekt stūrus. Un kā es to darīšu? Uzklikšķinot uz tās taisnas, kas ir, ja viņi nedaudz pavalkās un izveidojas nopaļot stūris. Paliekšu tādiem kvadrātiņiem, piedāvā vēl papildus opciju nedaudz pamainīt to liekumu. Un tad to tā arī varam izdarīt. Ar visiem 3 stūriem. Man liekas, ka varētu būt ļoti labi, un es paņemšu un izveidošu to līniju. Sarkanā krāsa būs ļoti piemērot. Spiežu apvilkt ceļu. Līnijas platums varētu būt diezgan biezs, kā 20 pikseļi var izvēlēties, varbūt 22. Viendabīga krāsa man būs ļoti labi, spiežu apvilkt. Un es redzu, ka šobrīd īstenībā ir par biezu, tā līnija varētu nedaudz plānā spiežu atsaukt apvilkt ceļu, atpakaļ uzliksim nedaudz plānāku, kāda 15 varbūt pikseli. Apvilkt tagad. Manuprāt, tagad būs daudz labāk. Un tad noņemšu iezīmējumu nost. Tu var vienkārši uzklikšķināt, piemēram, uz zīmuļu, un tad iezīmējums noņemās nost. Tagad tā zīme izstāsta ļoti dīvaini, jo ir pa virsmu ir tā zīme, kur es tikko izveidoju ar ceļarīku, apakšā ir tā zīme, kur es uzskicēju. Ļoti labi, ka mēs to veidojam slāņos, un tad es varu, piemēram, noņemt to uzskicēto zīmi nost, lai man parādās tikai skaista tā zīme, ko es izveidoju. Un tad, ja iezīmē šo te manas izveidoto zīmi, un viņa ir izveidota ar caurspīdīgu fonu, tad es viņu varu pārvietot jebkur šajā te lapā, no vienas vietas uz otru vietas varu viņu pārvietot, kur tad man tālāk vajadzētu, tālāk tad es varu viņu izmantot, lai darbotos kaut kā arī tālāk. Tad šis bija ceļarīgs, un to var izmantot, lai zīmētu precīzes dažādas līnijas, gan liektas, gan taisnas, gan arī nopaļotas.